Mūs tagad sagaida arī kaut kas foršs un izzinošs un vesels stundas garumā. Es iešu prom, un Kristīna paliks viena. Ja? Bet tu būsi ar mani. Es būšu atpakaļ. Jā, mums tulīt būs paneļa diskusija. Stundas garumā mēs runāsim par to, kā sadarboties uzņēmējiem savā starpā un ar pašvaldību. Savukārt Mārtiņš arī dosies un visu monitorēs, jo Slido dzīvība, protams, ka pulsēs. Kā es teicu, mans mīļākais nosaukums šajā dienā ir Slido, un es vēlreiz aicinu visus diskusijas gaitā, jo jums rodas jautājumi. Vēlreiz uzslavas jums pašiem ļoti lieliski jautājumi. Es redzu visu, ko jūs rakstat. Jā, aplaus jums. Jā, maliči. Tā kā droši rakstiet jautājumus Slido, noteikti nosūtīšu Kristīnai, vai ne? Jā. Un tagad ir laiks man doties. Pēc telefona. Es eju pēc Kristīnas telefona. Jā, un tu man atsūtīsi telefonu tos jautājumus, ko iesūtīsi. Jā, cilvēki, lai jums lieliska diskusija. Jā, mēs esam gatavi ieņemt vietas diskusijā. Un tā es aicināšu šīs diskusijas dalībniekus šobrīd pievienoties mums šeit uz diskusiju. Un tātad diskusijā piedalīsies Juris Čeičs, viņš ir LIA biznesa inkubātora vadītājs Valmierā. Sagaidām ar aplausiem. Inese Soja, Markova Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietniece. Inese. Justīna Kalēja, pavāru mājas mārketinga vadītāja. Justīne. Tad Justīnas vietā mums būs Ivo, tā es dzirdu, ja? Jaunietis, Cēsu gada jaunietis. Aicināsim Ivo pievienoties šodien. Tāpat es aicināšu arī pievienoties Arkādiju Šoškinu, Cēsu uzņēmēju klubu prezidentu. Un Mārtiņu Tinkusu, Latvijas eksportētāju asociācijas valdes priekšsēdētāju. Dien, Mārtiņ! Paldies. Šeit es saņemšu jautājumus. Aicināšu tiešām iesūtīt tos diskusijas laikā. Jautājumi, protams, mums sesijas noteikti būs daudz, un par tiem tad arī šodien parunāsim. Nu, varbūt sāksim ar to būtiskāko, par to savstarpējās sadarbības veidošanu. Mēs šodien runājam par tādiem vairākiem aspektiem, gan par sadarbību ģimenē, gan ģimenes uzņēmumam ar, piemēram, darbiniekiem, citiem, kas nav no ģimenes, par sadarbību visdažādākajās formās. Nu, tad es gribētu šeit parunāties par novada un uzņēmēju sadarbību. Kā jūs varbūt raksturotu šobrīd? Kāda temperatūra valda šajā sadarbībā? Kā jūs varbūt sacīt, Ines? Jautājums man. Jā, labdien visiem un vispirms sveiciens šajā skaistajā dienā, kad mēs svinam uzņēmēju svētkus. Ja es runāju par temperatūru, tad to temperatūru vienmēr droši vien gribētos celt, lai tā ir augstāka, bet es domāju, ka mēs esam tomēr sev pieteikuši un arī mēģinam praktizēt to, ka mēs esam pašvaldība, kas ir atvērta gan jaunām iniciatīvām, gan jauniem kontaktiem, gan ļoti personīgi atvērti arī daloties ar saviem telefonu numuriem, aicinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvis uz sarunām, tajā skaitā uzņēmējus, regulāri tiekoties ar uzņēmējiem visdažādākajos kontekstos, notikumos, un ne tikai ar uzņēmējiem, bet ar dažādām sabiedrības grupām. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs to ceļu veidojam, bet vienmēr var labāk. Jā, es tieši gribēju jautāt, ka mēs zinām, ka pēdējos gados, protams, ka ir notikušas pārmaiņas novados un gana būtiskas, ka ja iepriekš tas lauks bija mazāks, tad tagad tas ir krietni lielāks, ar ko tad novadam ir jākomunicē un jāstrādā. Kā jūs raksturot varbūt šajā pārmaiņu laikā, ko jūs redzat pēc tās sadarbības formas maiņas? Jā, tas vēl jau vairāk uzliek atbildību iet ārā no telpām. Un, kā saka, strādāt tādā ielas līmenī, tikties ar cilvēkiem, braukt ciemos pie uzņēmējiem, klausīties, tikties, un tas ir tas, ko mēs arī darām. Mēs gandrīz katru nedēļu vai katru otro nedēļu braucam pie iedzīvotājiem pagastos un arī vienlaicīgi apmeklējam uzņēmējus un klausamies, kā viņiem iet, kādas ir sāpes, kādas ir vajadzības vai tieši pretēji, ko viņi grib pateikt mums. Jā. Arkādī, šeit es droši vien jums vēl gribētu arī jautāt, līdzīgi kā jautājums, kā Ines šobrīd runāja par to savu redzējumu, par to vidējo temperatūru, kāda valda šajās attiecībās. Kāds varbūt ir tas jūsu skatījums, kā jūs, kā Cēsu uzņēmēju kluba prezidents, raksturot no savu skatu punktu to? Jā, Cēsu uzņēmēju klubam es divos vārdos pateikšu, tātad nākamgad mums būs 30 gadi.
Tātad viens no tādiem vecākiem, ilgākiem klubiem, teiksim, pat Latvijā mēs esam. Un mums tā sadarbībā pašvaldība jau ir izveidojusies ļoti sen, 24 gadus atpakaļ. Vēl ar toreiz ar Cēsu pilsētas domi, rajonu padomu, tur tā struktūras bija lielākas, kad mēs parakstījām pirmo sadarbības līgumu. Un nākamo pavisam nesen, dažus gadus atpakaļ, Jānis Rozenbergs un es, kā kluba pārstāvis, mēs parakstījām sadarbības līgumu. Un, godīgi sakot, mēs neuzspiedām, bet iniciatīva nāca appusē, gan no pašvaldības, gan arī no mūsu kluba biedriem. Un jāsaka tā, kad mēs teicām skaidri un gaiši, ja mūsu domas ir vajadzīgas un jūs vēlaties mūsu ieklausīties, mēs labprāt to arī darām. Un jāsaka, ka tā tas arī notiek saskaņā ar līgumu. Mēs esam vienojušies, ka mēs tiekamies neretāk kā vienu reizi pusgadā, bet īstenībā mēs tiekamies praktiski vienu reizi 3-4 mēnešos un tiekamies visaugstākā līmenī mūsu savās, tā sakot, mājās, domes telpās uzņem domes vadība, Jānis, Inese, Atis un citi vadītāji. Un it sevišķi tagad pēc teritoriālās reformas, kad ir arī pārvaldes, kad pie pilsētas nāca klāt nevis praktiski, bet faktiski bijušais Cēsu rajons. Kā saka, mums ir citi izaicinājumi, daudz vairāk ir uzņēmēju. Un ir par ko runāt. Un tāpēc tā informācija, ko mēs saņemam no pašvaldības, ir ļoti noderīga. Un es domāju, ka arī pašvaldībai bieži noder tās domas, ko mūsu uzņēmēji izsaka, teiksim, par vienu vai otru jautājumu. Jā, mēs jau dzirdējām, patiesībā sakot, šīs dienas, manuprāt, diskusija pirmajā runātājā, pirmajā lekcijā, ko Jānis Palkaunieks stāstīja, ka ir dažādas formas, piemēram, uzņēmējdarbības un pašvaldības saziņā, kur varbūt arī tā, ka Jānis Rozenbergs personīgi zvana nepārtraukti kādam no uzņēmējiem un mēģina pārliecināt par tādu vai šādu iespēju. Es gribētu varbūt gada jaunietim pajautāt par to. Mēs zinām, ka jaunieši ir ārkārtīgi būtiski tādā vispār pilsētu vides un uzņēmumu attīstībā. Tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem tādai ilgtspējai, ja mēs runājam. Kā tu varbūt raksturotu to sadarbību? Sadarbību, idejas, ka es pats esmu oriģināli cēsnieks, izmācījos gan pamatskolā, gan viduskolā, un kā visi jaunieši devos uz Rīgu studēt. Bet tu atnāci atpakaļ? Atnācu atpakaļ, jā. Kas bija tā vilkme tev? Kāpēc es atnācu atpakaļ? Pirmkārt, Cēsīs ir tāda radoša, patīkama atmosfēra, kas Rīgā ļoti trūka. Man arī sieva ir no Cēsīm, viņa man ir bakstīja laiku pa laikam, braucam atpakaļ. un kopumā, no sākuma es šaubījos, bet, kad atbraucu, jo arī likās, ka Rīgā ar nekustamiem īpašumiem nodarbojos, Cēsīs, nevarēs, kas tur nebūs tāds līmenis. Un atbraucu īstenībā, tad ir ļoti labi. Tā kā ar biznesa ziņā nav problēma, un arī sapratu, ka Cēsis man tomēr daudz vairāk patīk nekā Rīga. Uz Rīgu es braucu tīri nepieciešamības dēļ. Protams, bet runāt par to sadarbību ar pašvaldību. Tavas perspektīvas, kā tu uz to skaties? Tā kā es esmu no Rīgas un biju atbraucu šeit, man nav tik daudz kontaktu. Un tā kā Cēsīs jau fiziski, piemērs, ka man piedzima dēls nesen, un mēs reiz mēnesī sūtam tās mazās kūciņas. Ja? Un tā kā es fiziski nezinu Cēsīs, kur var pasūtīt, tāpēc es to sūtu no Rīgas. Un tāpēc vajadzētu varbūt kaut kāds vairāk kopā pasākums vai kaut kādus, kur uzņēmēji var tikties. Un tas ļoti labi ideja pie uzņēmuma ciemos nāk, lai viņi pastāsta par biznesu, bet to vajadzētu varbūt arī ne tikai, lai par biznesu iet runa, bet arī tur kafiju padzert, par cilvēciskām lietām saikni izveidot, un tad arī viens otram vieglāk būs ieteikt, tā kā ieteikumus dot, lai vairotu viens otra biznesu. Jā, patiesībā sakot, tu jau tā ļoti labi pārgājusi manu nākamo jautājumu, jo, ja mēs runājam par tām labajām lietām, protams, ka mums arī ir jāizceļ tas, kur varbūt var meklēt arī kādas lietas, kas ir vēl problemātiskas un kuru virzienā vajadzētu skatīties. Šeit varbūt katram no jums jūs droši varat izteikt, piemēram, savu viedokli par to, kā jūs redzat, kā, piemēram, šīs sadarbības prasmes vēl attīstīt, jo tev jau bija brīnišķīgs ieteikums par kopīgiem vairāk pasākumiem, kas varētu būt kā viena no tādām sadarbības formu veicinošām daļām, bet varbūt vēl diskusijas dalībniekiem ir vēl ieteikumi, kas var veicināt tātad sadarbības starp uzņēmumu un novadu. Kurš ķersies klāt pirmais? Juri, jums ir arī
teikt? Starp uzņēmumu un novadu. Zin kā, ir tā, ka citreiz uzņēmējs varbūt nav arī tik ļoti informēts par to, ko vispār novads var iedot. Tas ir viens. Vienmēr citreiz gaida kaut ko īstenībā ekspektācijas ir par lielu. Ja? Un tad, kad viņš nonāk tiešām saskarē, tad uzzina, ko tad pašvaldība var piedāvāt. Tad vismaz ir skaidrs. Pirmkārt, man liekas, tas ir ļoti forši, ka ir iespēja vispār novienādot, ja saprast, ko katrs var piedāvāt. Bet, lai šo sadarbību veicinātu, pašvaldība ir, man šķiet, tā vieta, kur visvairāk uzņēmēji atnāk. Un ir tā, ka mēs bieži vien, es esmu pamanījis, ka ir uzņēmēji, kuri pat īstenībā nezina, kas notiek aiz blakus sienas savukārt. Tas uzņēmējs arī ir bijis pašvaldībā, un pašvaldība zina, ka tur ražo to, tur ir tādi pakalpojumi, tādi. Un tad caur pašvaldību, respektīvi, varētu būt tā, ka uzzina viens par otru vairāk. Faktiski es teiktu, ka tāpat varbūt ir tā sadarbības arī tas šķērslis, ka tu nemaz nezini, kas notiek blakus sētā. Jo uzņēmējs ir pietiekami aizņemts, vai ne? Viņam jau arī nav laika skraidīt apkārt un meklēt, kas tur ir, bet ja viņam kāds, iedod to hintu, kur tad ir iespējams viņa potenciālajā sadarbības partners vai kaut kas tam līdzīgi, tad es domāju, tas ir arī solis uz priekšu. Ines? Jā, es varbūt nokomentēšu tas kontekstā arī ar administratīvo reformu un mērogiem, kādos mēs tagad strādājam. Es domāju, ka mums kā organizācijai ir ļoti daudz izaicinājumu ikdienā, kas ir saistīti ar procesu pilnveidošanu un ar procesu kvalitātes uzlabošanu. Mēs kā pašvaldība, kā organizācija esam definējuši kā vienu no savām vērtībām, tas ir klientu servis. Un, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, tā nav vēl labā prakse valsts un pašvaldības sektorā. Tā kā domāt tādās kategorijās, kad mēs kādu apkalpojam, un mēs īstenībā esam servisa organizācija. Nevis tu esi varas organizācija, ja? Vai kontrolējošā kaut kāda organizācija, bet tu esi servisa organizācija. Un tas prasa diezgan lielas izmaiņas domāšanā. Tas prasa pārvērtēt par to, kā mēs sarunājamies ar ne tikai ar uzņēmējiem, bet ar dažādām sabiedrības grupām. Un kā tad mēs to servisu nodrošinam? Cik kvalitatīvi, cik ātri? Un tad mēs droši vien varētu iet iekšā katrā no komponentēm gan ātrumā, gan birokrātiskajos mezglos visos, ko mums vajadzētu. Un pie kā mēs pakāpeniski strādājam, bet, protams, ka tas nav vienas dienas jautājums, bet kā tiešām iedzīvināt šo klientu servisu visdažādākajās izpausmēs, tas ir mūsu lielais izaicinājums un darbs. Bet es domāju, ko mēs darām, ir, ka mēs tiešām mēģinam, saprotot arī pie uzņēmējiem atgriežoties, uzņēmēji ir ļoti, ļoti dažādi. Ir maziņie, kas tikko sāk, viņiem varbūt ir vajadzīgs tāds kaut kāds mazais atbalsts tūlītējais. Turpretī atkal pašvaldība var uzdizainēt, piemēram, infrastruktūru, kur tu vari ienākt un saņemt pakalpojumu, dabūt savu darba galdu, varbūt arī pat dabūt mazo finansiālo atbalstu granta formā, kaut kādu pamatlīdzekļu iegādēji. Tad nāk vidējais uzņēmums, kuram atkal būs citas vajadzības. Viņam varbūt ir jāpalīdz ātrāk procesi būvniecības, projektos kaut kādos atrisināt. Un tā tālāk. Piemēram, ar lieliem uzņēmumiem, es teikšu godīgi, ar lieliem uzņēmumiem mums nemaz ikdienā tik daudz kontakta nav, jo šiem uzņēmumiem, viņi ir tik pašpietiekami, viņiem galvenais, lai pašvaldība neliek šķēršļus. Un man ļoti patīk tas, ko Jānis Palkaunieks no rīta teica, lielam jau mums no jums neko nevajag, bet stāstiet par mums, lepojieties par mums. Man liekas, tas ir tas, ko pašvaldība noteikti var darīt, un mēs to mēģinām darīt, bet, kā es saku, vienmēr var labāk. Un savukārt par tikšanos es zinu, ka mēs arī meklējam dažādas radošas formas, kā strādāt ar uzņēmējiem, piemēram, turisma jomā, turisma attīstības aģentūra, kas tagad mums strādā jaunā formātā, kopš pagājušā gada un kopš 1. septembra būs turisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra. Piemēram,
aģentūras direktori rīko kafiju ar uzņēmējiem. Ja pirms tam bija tādas, tādas varbūt vienreizējas, reizes ceturksnī vai reizes pusgadā sanāca kopā ar uzņēmējiem pārunāja nozares aktualitātes, tad tagad papildus tam piekdienās ar kaut kādu zinām regularitāti viņi atver savus kabinetu durvis un saka, arī nāciet pie manis. Un vienkārši runājam par dzīvi, par uzņēmējdarbību, par to, kas notiek. Nu tā, es varbūt tā pa visu lauku ar tādā kaleidoskopā, bet darba lauks ir milzīgs. Nē, nu laukā ir ļoti daudz šo te darbojošos principu, kur ir svarīgi, protams, tāpēc arī būtiski tos ir iezīmēt. Nezinu, Mārtiņ, varbūt arī no jūsu puses, kā jūs varbūt redzat arī dzirdot šeit šo stāstīto, kā jūs varbūt sacītu, kā jūs redzat tās perspektīvas, kurās vēl var izmantot šīs sadarbības potenciāls starp uzņēmējiem un novadu? Jā, vispirms es arī esmu es domāju, ka viens no jaunākajiem cēsniekiem. Mēs ar sievu esam nesen deklarējušies Cēsu novadā, un noteikti varu apliecināt arī, teiksim, šo uzņēmējdarbības vides pieeju tieši tēmā par individuālo pieeju un mēra zvaniem un šādām lietām, kad tiešām Cēsu novadam interesē jauni uzņēmumi, kas šeit nāk iekšā. Un noteikti domājot par kategorijām, kā labāk, un tad noteikti jāskatās salīdzinājumā ar tiem mūsu konkurentiem. Un man viennozīmīgi rūp un interesē, lai Cēsu novads augtu, attīstītos, viņš kļūtu superīgāks. Un tad, ja mēs skatāmies uz tiem novadiem, tiem mūsu konkurentu novadiem, kuriem kaut kas labs ir izdevies, un tad viens no tādiem stūrakmeņiem tiešām ir par un ap šo te ātrumu, par un ap šo te birokrātiskā sloga mazināšanu visā spektrā, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbību. Un īpaši, ja mums ir kaut kas jāuzbūvē, tad tās pašvaldības, kuras tiešām to vidējo, varbūt arī pat lielo uzņēmēju ņem aiz rociņas un izved cauri kabinetiem un tiešām pasaka priekšā, ko vajadzēs izdarīt un par ko padomāt pirms tam, lai nebūtu nākamajā solī kaut kāds šķērslis. Un tad tās pašvaldības tiešām ir tās, kuras daudz ātrāk sāk uzņēmējdarbību. Un te noteikti mana ikdiena pašam ir ļoti cieši saistīta par un ap eksportu, arī darbā eksportētāja asociācijā. Un tad mēs tiešām redzam, kuras rūpnīcas spēja sākt to darbu ātrāk. Ja? Un mums, Cēsu novadam ir jākonkurē ar to. Un tiešām jādomā visā tajā spektrā, visiem mums iesaistītajiem, kā pēc iespējas ātrāk tad to uzņēmumu palaist darbībā. Un es pat gribētu izvēlēt tādu to prioritāti virzīt tēmā eksports un tādiem uzņēmumiem, kuri tad ir tie, kas eksportē. Un varbūt tās nevajag domāt par eksportu uzreiz uz Ameriku un šausmīgi tālu. Ja Cēsu novads domā par eksportu, tas ir arī blakus novads, kurš atved savu naudu šejieni, vai ne? Un ja mēs kaut ko radām Cēsu novadā un pārdodam Rīgai, tas priekš Cēsu novada arī ir pārdošana uz āri. Ja? Un tad loģiski, ka mums vienīgais veids, kā kļūt bagātākiem, ir kaut ko pārdot ārpus mūsu novada. Ja? Un tad gan jau mēs varam ieiet vēl sarunā un diskusijā, jo man liekas, ka tas potenciāls Cēsu novadam ir milzīgs tieši attiecībā uz to resursu, kāds mums ir pieejams, cik uzņēmumi ir, cik cilvēki ir. Un tā problēma varbūt tās šobrīd, ko es arī saskatu un ko mēs redzējām no rīta prezentācijā, ka tur tie lielākie apgrozījumi, lielākie nodarbināto skaiti, lielākie iemaksātie nodokļi. Tā liels bloks ir
uzņēmumu veidi, kas ir saistīti ar tirdzniecību, saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, vai tā ir slimnīca, vai autotransports, vai tā pati cata, vai kas. Ja? Tas mums bagātību nerada. Tas to mūsu bagātību jau esošo fondējumu sevi groza šeit pat mūsu novadā. Ja? Bet tad, kad mēs jau varam runāt par produktiem, kurus mēs pārdodam, vai pakalpojumus, kur pārdodam ārpus novada, ja, tad jau mēs to naudiņu ienesam novadā. Ja, un tad, ja mēs to arī pašvaldības stratēģisko virzienu un atbalsta aktivitātes novirzām tēmās, kas tiešām arī pārdos ārpus novada, tad viss novads kļūst bagātāks. Ja? Droši kolēģi var paturpināt un piedalīties diskusijā. Es domāju, nekas gudrāks par dialogu nav izdomāts. Gan politiskā līmenī, gan arī uzņēmējdarbības līmenī. Es vienkārši domāju, kad redzot to šodienas Jāņa prezentāciju, kur bija milzīgs uzņēmumu skaits, CSU novadā. Mēs esam viens no aktīvākajiem, es tā domāju, novadiem Latvijā. Un loģiski, ka doma varbūt grib, bet līdz katram uzņēmumam, līdz katram uzņēmējam aiziet un parunāt, ja pieņemt pie sevis, tas ir faktiski neiespējami. Tāpēc mēs aicinām uzņēmējus veidot biedrības, kopoties kaut kādā veidā kopā, tādā veidā pēc teritoriālā principa, pēc nozares principa. Te varētu būt varianti dažādi. Mēs labprāt arī savās rindās redzētu daudz uzņēmējus. Šādā veidā ir vieglāk uzrunāt pašvaldību un saņemt atbildes uz tiem jautājumiem, un arī informāciju uz tiem jautājumiem, kas mūs interesē. Tāpēc Latvijā, starp citu, ļoti labi piemēri. Gan nacionālā līmenī, tas ir trīspušu sadarbības padomes un dialogs, gan pašvaldību līmenī, tas ir divpusējs dialogs uzņēmēji un pašvaldība. Bet uzņēmējs un pašvaldība labi. Es pieļauju, kad pašvaldība var runāt ar tiem lielajiem, runāsim tā skaidri un gaiši, bet no visa tā skaita, ko mēs šodien redzējām prezentācijā, lielākā daļa ir mazie un vidējie. Un, lai runātu ar viņiem un uzrunātu viņus, ir jābūt kaut kādā veidā visiem kopā, tā informācija nonāks pie katra un tā tālāk. Es pilnībā piekrītu tam, ko saka Arkādijs, jo es arī nereti tiekoties sarunās ar uzņēmējiem, saņēmus jautājumu, bet tā kā cēsīs nav nopietni, jo tāpēc, kad nav uzņēmēji nestrādā kopā ar pašvaldību, piemēram, tā kā tas ir Valmierā. Kā mēs sakam, mēs mēdzam salīdzināties vai ar kaimiņiem, vai ar kādiem, kas kādā jomā sevi ir labi parādījuši. Bet tā jau ir, mēs jau uzņēmēju kopā nākšanu, mēs varam viņu veicināt caur tām sadarbības formām, ko pašvaldība var. Tie ir fórumi, tās ir mērķētas tikšanās par kaut kādiem attīstības projektiem vai, piemēram, tur kvartāla attīstība vai kā. Bet tas ikdienas darbs jau, un tas jau ir atkarīgs arī no tā, cik paši uzņēmēji nāks kopā. Un tāpēc, man liekas, arī šodien es redzu, cik savstarpēji, mums ir ļoti daudz jauni uzņēmēji, autori un vispār jauni cilvēki šodien, par ko ir milzīgs prieks. Un es zinu, kad apkārt veidojās tādas iniciatīvas, ka varētu veidoties vēl kādi uzņēmēji klubi, vai tas būtu ar kādām nozarēm konkrētām saistīts, vai vecuma grupām, vai pēc kādiem citiem kritērijiem, tam nebūtu nozīmes. Bet skaidrs, ka tad, ja nāk organizācija, tai organizācija ir lielāks spēks. Tāpēc es arī aicinātu uzņēmējus apvienoties, domāt par tām kopīgām vajadzībām un nākt uz pašvaldību, un mēs runāsim un strādāsim kopā. Jā, es tieši gribēju varbūt arī pajautāt vēl gan Lijā pārstāvim, gan arī tāpat arī Latvijas eksportētāju asociācijai par to, kāda ir tā pievienotā vērtība esot šādās organizācijas, un tās ir lielas organizācijas. Ines arī minēja, ka var veidot jaunas, var veidot mazākas, var veidot ļoti daudz un dažāda tipa organizācijas. Bet kāpēc būtu būtiski būt organizāciju daļai? Kā varbūt jūs varētu pastāstīt, kāpēc jūs teikt, tas ir svarīgi, Juri?
Protams, jāskatās pirmkārt, kad tu stājies iekšā kādā asociācijā vai kaut kur, skaties, kāds ir viņu mērķis un vai tas saskan ar taviem mērķiem un vai tas tev ir kaut kāda pievienotā vērtība no esamības tajā asociācijā. Bet, protams, kā arī Arkādijs teica, kopā var sasniegt vairāk. Ja? Un īstenībā šo tēmu mēs arī tikko blakus novadā runājām, ka mums jau labu laiku caur Vidzemes plānošanas reģionu mēģina, un citām organizācijām mēģina šobrīd uzņēmumi teikt, hei, sadarbojieties, klāsteri ir jūsu nākotnes, tur nākamā sadarbības tā forma, kas jums dos lielāku pievienotu vērtību, jūs būsiet kopā. Vienīgais man šķiet, ka Latvijai vajag izdomāt citu nosaukumu tiem klāsteriem. Man liekas, latviešu uzņēmējiem vārds klāsteris nepatīk. bet principā, jā, tas ir pierādījies jau no Eiropas, jā, ka kopīgi var sasniegt vairāk un attiecīgi vienkārši jāskatās, kādas ir šo asociāciju šie mērķi. Kurās asociācijās iestāties vai iestāties uzņēmēju klubā šeit vienkārši cēsīs jau esošajā vai veidot jaunu vai meklēt vēl kādu citu. Tas ir katram pašam jāskatās, ja? Jo var jau, definēt savu mērķi un veidot sev apkārtos uzņēmējus, kuri ir ar tevi uz viena viļņa kaut kādam konkrētam mērķim, piemēram, uzsākt eksportu, es nezinu, tur, vai nodrošināt tur kaut kādu pakalpojumu Vidzemē, vai tu vienmēr vari arī veidot savu atsevišķu kādu domu biedru grupu. Jā, kolēģi piebildes? Jā, es varētu noteikti, kā eksportētāja asociācijas vadītājs, tad ikdienā viens no stūrakmeņiem ir par un ap ātrumu, ar kādu mēs kā uzņēmēji augam. Tad, esot uzņēmēju sabiedrībā, tas viens no galvenajiem mērķiem ir tiešām tas, ko arī Jānis Palkalnieks no rīta teica, mums vienam no otra ir jāmācās. Ja? Un tās zināšanas, kas ir pie viena, viņas visā ātrāk nonāk pie otra tikai tad, ja mēs esam kaut kādā konkrētā vietā un sarunājamies. Un mācāmies viens no otra, ja? Un tā teiksim, mentoru sistēma un šī te vienam otra izglītošana ir viens no tādiem pamatelementiem, ja? Kur katram uzņēmējam mums ir svarīgi, lai tā vide, kurā mēs esam, lai mēs visi kopā gribam, lai tā vide aug. Un to mēs varam panākt tikai tad, kad mēs viens otru atbalstām. Ja? Un vai tas ir ar kontaktu, vai tas ir ar kādu resursu, vai jebkādā veidā mēs gribam dalīties ar saviem biedriem, attiecīgi ar sev riņķi esošiem uzņēmumiem. Un tas ir kaut kas tāds arī, ko varbūt tās arī ienākot cēsīs pavisam jauns un skatoties, kā te notiek lietas, tad noteikti gribētos iedzīvināt arvien vairāk šo nebaidīšanos no līdzīga spēlētāja ienākšanas tev blakus, jo īstenībā tādā veidā mēs kļūstam interesantāki. Un jautājums ir par to kritisko masu, ko mēs sasniegsim, vai to restorānu skaits uz ielas, vai Michelin restorāni novadā, vai viena veida vai otra veida uzņēmums, kas tā kā teorētiski savā starpā varbūt ir tieši konkurence, bet īstenībā mēs kā novads jau konkurējam ar to pārējo pasauli, ne jau mēs šeit iekšā, ja, un tad gan ar citiem novadiem, gan ar citām valstīm. Tā kā tā kritiskā masa un viena otra atbalsts, man liekas, ir tas jā. Es iedomājos vienkārši, man tikko atnāca atpakaļ doma, ko es jau iepriekš biju jau iedomājies. Ka pašvaldības tā sadarbība, piemēram, to, ko no rīta mēs dzirdējām Jāņa prezentāciju. Kaudze ar datiem, kas ir īstenībā ļoti vērtīgi, bet jautājums, ko ar viņiem tagad darīt? Ja? Un ja ir šī pašvaldībai uzņēmējdarbības aģentūra, tad tehniski būtu forši, tad, kad viņi sanāk kopā ar uzņēmējiem kādā pasākumā vai kaut kur, kad ir kaut kāda šo datu analīze, kad rekur pa nozarēm mums ir novadāta tā, mēs redzam, ka tā nozara krīt, tur kaut kas ceļās, globālās tendences tādas, ko mēs varam darīt, vai kas ir tas, ko mēs šobrīd kā pašvaldība varam palīdzēt, vai varam iesaistīt rekur LIJā vai citas atbalsta iestādes, ko jums atvest kādu vai, ekspertu vai runātāju, ko jūs gribat dzirdēt, lai jums savukārt kaut kādā veidā palīdzētu. Šie dati ir kaut kādā veidā jāizmanto. Un tas, ko mēs arī runājām te pārtraukumā par datu kvalitāti, jautājums, vai tie visi dati īstenībā ir
objektīvi, jo uzņēmēji pie galdiņa teica, pusdienās teica, tad, kad atnākot no centrālās statistikas pārvaldes tā kaut kāda anketa, tad esot visiem galvas jāsaķer. Tad jautājums varbūt, un es aicinātu uzņēmējus tomēr pieiet šīm lietām diezgan nopietni, jo šiem datiem, ko jūs varbūt citreiz nenorādat, tiek pieņemti lēmumi. Jā. Un īstenībā būtiski lēmumi. Un ja jūs viņus, tur pārmetams droši vien centrālās statistikas pārvaldes kaut kādām tur tabulām vai kas tur nav labas, bet varbūt jāveido kaut kāda atsevišķa platforma novadam, kur ir šie dati, tad lai novads var vilkt ārā datus un analīzi piedāvāt uzņēmējiem un piedāvāt varbūt kaut kādus vai gaidīt, ko tad uzņēmēji sagaida. Jo dati mūsdienās ir, tas ir pamata elements, uz kā vispār balstās lietas. Pamat lēmumu pēc tam, Jā, es gribēju vēl piebilst, kad bez viss tā, ko mēs šeit jau tikko esam runājuši, ir vēl viena tāda laba organizācija Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, un Valmierā Vidzemes nodaļa ir. Un nav būtiski, tas ir uzņēmums liels, mazs, vidējs, ja tur 1-2 cilvēki strādā, ģimenes uzņēmums. Ir jāstājās šādā organizācijā, ļoti demokratiskas viņiem tās biedru naudas, bet viņi ļoti labi sadarbojas arī ar pašvaldībām Vidzemē. Un notiek tā saucamās Vidzemes uzņēmēja dienas, kurās ir iespēja saņemt visdažādāko informāciju, dzirdēt ļoti interesantus, tā sakot, uzņēmējus, lektorus un tā tālāk. Un ir iespēja arī ar savām precēm reizi gadā piedalīties uzņēmēju dienās, parādīt, kas es esmu, ko es esmu sasniedzis. Es atgādināšu vēl arī, ka mēs noteikti gaidām slaido jautājumus. Jūs šeit arī redzat to, kā tajā var iekļūt un noteikti uzdot jautājumus, vai arī, protams, izteikt savu viedokli vai komentāru par to, ko jūs šajā diskusijas laikā dzirdat vai kādus ierosinājumus un tā tālāk. Tā kā mēs tos noteikti arī ņemsim vērā un izmantosim šīs diskusijas laikā. Bet runājot par to, ko es arī sadzirdēju šīs diskusijas laikā no Mārtiņa, bija par to savstarpējo sadarbību, un par to mēs runājām arī šīs dienas fóruma pirmajā daļā, kur arī viens no jautājumiem bija par to, kā domāt par tādu sadarbības perspektīvu, izvairoties no tāda konkurences burbuļa, kas mums tomēr kaut kur pakausī iespējams ir. Un tāpēc es šeit arī gribēju varbūt jums arī pajautāt tādu emocionālās puses viedokli, kā jums šķiet, cik vispār sabiedrība un uzņēmēji ir gatavi sadarbībai, nedomājot tik daudz par to konkurences aspektu. Tas arī, ko Gundars Skudriņš no rīta sacīja, viņš teica, ka šeit jau ir absolūti gudra, inteliģenta auditorija, kur ir ārkārtīgi zinoša šajā jomā pieredzējusi un novērtē to zināšanu kvalitāti, ko mēs varam citiem dot un saņemt pretim. Bet mēs jau runājam par diezgan lielu to uzņēmēju daļu. Un tomēr kaut kādā dziļākajā būtībā latvieši ir tādi viensētnieki. Tas mums tāds arī, vai ne, tas senais tāds vēl, varbūt tradīcijas, kas nāk līdzi mūsu dzīvē. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir būtiski tomēr mūsu laikos atrast to sadarbības formulu kaut kādā veidā. Par to konkurenci mūsu uzņēmums jau 3 vai 4 gadus ir BNI biedri. Tas arī organizācija, kā kopiena. Es nesaku, ka CESIS tagad BNI jāveido. Bet idejiski tur tā doma ir, ka vienā grupā nedrīkst būt konkurējoši uzņēmumi. Ka biedri viens otram iesaka, tā kā klientus dod, viņi tiekās, tur reiz nedēļā, reiz 2 nedēļās, katrs viens pie otra ciemos iet, iepazīst viens otru biznesu, tur to pašu kafijas tasi padzerās, pusdienās aiziet, iepazīst kā cilvēku viens otru. Un tajā brīdī tev vieglāk ir ieteikt to cilvēku, jo tev kaut kāds personiskais aspekts, tu pārzini viņa produktu, jo bieži vien mēs arī pamēģinām viens otru produktu. Nevis pieņemsim, idejas, ka es tagad dzīvoju CESIS, tā kā es vēl projām kaut kāds pakalpojums no Rīgas ņemu, jo es vienkārši nezinu. Labi, idejas, ka zinu, ka ir varbūt tāds uzņēmums, bet es neko par viņu nezinu. Kāpēc man viņš jāiesaka vai kaut kas jādara? Un tādās organizācijās tas, kas ir man darbinieki arī ir vairākās grupās, priekš viņiem pieņemsim, tas ir ļoti labs veids apgrozīties uzņēmēju vidē, iemācīties no viņiem kaut ko. Pieņemsim, es arī pats esmu gan uz rūpnīcām braucu un kaut kur. It kā nav mana nozara, bet es palīdzu no kastes iziet ārā, varbūt paskatīties uz kaut kādām lietām no malas. Kā savādāk kaut kādas lietas var darīt un priekš sevis kaut kādu pievienoto vērtību dabūt.
Piemēram, šodienas pasākums, jo tu esi dibinājis kādus jaunus kontaktus jau. Jā, izgājis ārā no kastes. Vizītkārtas jau kaut kāds 10, 9. Ir, un tāpēc, domāju, sesijas arī būtu ļoti labi dibināt kādu kopienu. Nav obligāti tas, kā es teicu, bienai, bet tas būtu noteikti aktuāli kaut kādiem maziem vidējiem uzņēmumiem, lieliem es pieļauju, ka diez vai. Un lai savā starpā veicinātu to sadarbību un lai izvairītos no tā konkurences un tā kā vienkārši pieņemt grupā no dažādām nozarēm vai arī specifiskāk, tā lai nepārklātos. Un tad visiem ir interesanti, visi var viens otru ieteikt, iepazīt, un tas ir produktīvāk. Jo, pieņemsim, no BNI, kur mēs esam tagad 3-4 gadus, atdeva īstenībā, no sākuma es baigi skeptiski uz to biju skatījies, kad stājāmies iekšā, bet tagad tā kā atdeva ir ļoti liela. Un ir kontakti, ko es varu ieteikt tālāk. Par to konkurenci, es domāju, tāds vienkāršais salīdzinājums ir tad, kad mēs domājam par tirgu. Mēs vienmēr zinām, ka tirgu būs ābolu tirgotāji, īstenībā tur būs vairāki, nevis viens, vai ne? Vai lielveikals. Vairākas grupas, jātais. Vai tas pats lielveikals, kāpēc mēs ejam uz lielveikaliem? Tāpēc, ka tur viss ir vienkops, un tur viņi ir daudz, un tur tā izvēle lielāka. Un tā domāšanai ir jābūt tieši tajā virzienā, ka tad, kad mēs esam vairāki līdzīgas industrijas uzņēmēji, tad mēs radām vietu, uz kuru ir jēga atbraukt un ir jēga izvēlēties. Ja? Un tas ir tas, man liekas, kas ļauj man kā uzņēmējiem nedomāt par to konkurenci, bet īstenībā domāt par to kopējo piedāvājumu, lai mēs dabūtu šeit to potenciālu pircēju no novada ārpus Cēsu novada. Un tas ir, ja mums ir atkal tas vietējais tirgus, kā mēs cīnāmies par vieniem tiem pašiem klientiem savā starpā, tad jā, tā ir asa konkurence. Bet tad, kad mēs sākam domāt, un visi uzņēmēji Cēsu novadā domās, ka mēs nevis cīnāmies par klientiem no Cēsu novada, bet cīnāmies par klientiem ārpus Cēsu novada Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, pasaulē, tad jau nav tās konkurences, tad tikai sadarbība. Te vēl viens aspekts, varbūt lai dot citiem laiku, bet tad, kad mēs izveidojam šo kompetenci, un kas Cēsīm šobrīd salīdzinājumā nav, salīdzinājumā ar to pašu Liepāju, to pašu Saldu, Rīgu nevaram salīdzināties neviens novads, bet tad, kad mēs izveidojam kādu kompetences centru, kurā tad ir, tā pati Liepāja diezgan spēcīga mašīnu būvē, attiecīgi tur specifiskā veidā mašīnu būvē. Ja, tur Ventspils nedaudz vairāk par elektroniku un elektroniskas iekārtu ražošanu, ja, un Saldus, piemēram, ir Norvēģu klasteris. Ja, tur, teiksim. Un ja Cēsis izveido savu, attiecīgi varbūt tās IT nozarē, varbūt tās tā pati mašīnu būve saistībā ar militāro kaut kādu komponenti, tāpat tās kokapstrādes nozara spēcīgā pārtika, arī šīs 4 ir tādas, kur Cēsis varētu veidot. Ja, un tad tas uzreiz piesaistīs vēl citus uzņēmumus, vēl citus darbiniekus. Nāk šeit, tā kā no rīta arī Jānis Palkānieks minēja, kā starp tetu un draugiem grupu ceļo darbinieki. Ja, tad, kad mums šeit būs iespēja tiem darbiniekiem parādīt, ka tu vari strādāt 5 līdzīgās vietās, ja, tad tas ir tas, kur tā konkurence izzūd, un mēs kļūstam kā produkts, kā novads. Es gribēju teikt, ka ir tāds nozares, kur mēs bez konkurences iztikt nevaram, un neiztiksim, piemēram, tā pati tirzniecība. Neviens, ne mūsu klubs, ne kā cita organizācija, ne vēl vairāk pašvaldība nebremzēs, teiksim, lai izveidotos kāds uzņēmums, kurš ir konkurence citam. Starp citu, veselīga konkurence ir ļoti laba lieta. Bet es gribēju vienu domu pateikt, ka mūsu klubā ir iedibināta ļoti laba tradīcija jau sen. Kad mums nav savas telpas, ja tā varētu teikt, kur mēs nākam uz sapulcēm. Mēs katru sapulci rīkojam pie kāda no mūsu kluba biedriem. Un ņemot vērā, ka tas klubu biedru skaits ir 25 līdz 29, 30 cilvēkiem, sanāk, ka pusotru gadu laikā, apmēram 2 gadu laikā, mēs atkārtoti atnākam pie kāda mūsu klubu biedra.
kas zināmā mērā liek viņām gatavoties šai tikšanai, parādīt, ko viņš šai laikā ir uzbūvējis, renovējis, ja jaunu kaut ko ieviesis. Un tas ir ļoti forši un normāli. Un tādā veidā kluba biedri praktiski zina par katru savu biedru klubā, ko viņš dara, ko viņš ražo, ko viņš audzē un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir tas variants, par ko tu runāji, kad tādā veidā mēs iepazīstam viens otru. Ines? Jā, es varbūt tādus 3 aspektus klausoties diskusiju. Vispirms, Juri, par datiem. Es tev pilnīgi piekrītu, ka dati ir ļoti būtiski, lai arī, teiksim, pašvaldībā tiktu pieņemt kaut kādu lēmumu. Un es ar ļoti lielām cerībām tiešām skatos uz stiprinātu aģentūru, turismu un uzņēmējdarbības attīstības aģentūru, jo viņiem viens no virzieniem arī būs arī darbs ar datiem un analītiku. Jo, teiksim, mēs jau redzam interesantu situāciju. Pirms novada reformas, teiksim, Cēsīs vairāk ir attīstīts pakalpojumu sektors, objektīvi. Mēs nekad neesam bijis milzīgi ražošanas, teiksim, tāds ražošanas centrs. Protams, ka mums ir ražošanas uzņēmumi, bet tādā kopējā bilancē mums ir pakalpojuma uzņēmumi un noteiktās nozarēs. Un turklāt pirms 10 gadiem aptuveni pašvaldība bija, es domāju, tāda savādāka ceļa gājēja, sākot jaunu stratēģiju arī tieši pilsētas kontekstā un uzņēmējdarbības vidē, ja lielākā daļa, absolūti lielākā daļa no pašvaldībām runāja par to, ka mums vajadzīgs ir ražotnes, mums vajadzīgs ir jaunas rūpnīcas un tam līdzīgi, tad īstenībā Cēsu pašvaldība pateica, mēs primāri gribam strādāt uz to, lai mums ir laba dzīves telpa, jo, ja būs laba dzīves telpa, šeit varēs dzīvot cilvēki, kuri ir diezgan pašpietiekami, kuri ir labi izglītoti, kuriem interesē laba izglītība, un viņi būs tie, kuri varētu pārvākties šeit un veidot savus biznesus visdažādākajās jomās. Mēs tā kā paņēmām to radošo industriju un digitālo industriju. Es teikšu, varbūt vairāk mums ir izdevies ar radošo nekā ar digitālo līdz šim, bet tā bija tāda atšķirīga stratēģija. Protams, tas, ko mēs redzam tagad lielā novada kontekstā, pilsētā vēl joprojām saglabājas pakalpojumu sektors kā dominējošais, tajā pašā laikā novada griezumā. Tā ir pārtikas ražošana, tā ir kokapstrāde, tā ir, protams, tā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība. Ja? Un tur jau var sākt, tu to kritisko masu esi savādāku dabūjis, un tur tu vari sākt domāt arī par specializācijām un varbūt par tādu, kas būs tā unikalitāte, ar ko mēs piesaistīsim. Otra lieta par sadarbību. Vispār es redzu, ka pēdējos, kādos 5-7 gados ir notikušas izmaiņas un tādā pozitīvā virzienā, ka mēs daudz vairāk novērtējam to, ka esot maziem, pašiem esot iekšēji mazā tirgū, tā vienīgā, tāda ilgtspējīgā stratēģija ir sadarbība. Un to mēs redzam pie uzņēmumiem gan vēlmē, viens ir klubus veidot, bet, teiksim, arī tiešām iet iekšā klāsteros, ja, vai kompetences centros. Arī Vidzemē, piemēram, darbojas augstvērtīgs, Latvijas pārtiks bioekonomikas klāsters, kur ir konkurenti, bet viņiem ir noteikti jautājumi, kas viņiem ir kopīgs sāpes, un viņi saprot, ka apvienojot resursus, viņi to var atrisināt. Piemēram, kā tikt pie ilgtspējīga iepakojuma. Tur viņi nekonkurē savstarpēji. Viņi par produktiem konkurē, bet par iepakojumu viņi nekonkurē. Ja? Un trešā lieta, liekas, mums ir, un tas arī ir to tēla veidošana, un, protams, ka tas viss ir atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, bet man pagājušā gadā, kad es sāku strādāt pašvaldībā 1. septembrī, tā kā aizejot pēc darba daudzus gadus privātajā sektorā, man bija tikšanās ar vienu uzņēmēju, un es nekad to neaizmirsīšu. Viņš man piezvanīja, viņš bija nikns, bet viņš nebija nikns par uzņēmējdarbības jautājumiem, bet viņš bija nikns par citiem jautājumiem. Viņš man izlamāja ritīgi pa telefonu, par visu, kas notiek Cēsīs, un ļoti daudz pateica arī par to, ko viņš domā par to, kā visas lietas notiek Valmierā. Un tad es viņam teicu, ka vienīgais veids, kā mēs varam vispār sarunāties, ir, ka mēs satiekamies. Ja? Un viņš atnāca pie manis, un viņš vēl projām bija nikns, un viņam bija pamats būt niknam par konkrēto situāciju. Un tad viņš man meta galdā vienu jautājumu pēc otru jautājumu, un es viņam stāstīju, kas īstenībā kāda projekta pašvaldībā ir, kādi ir attīstības projekti un pie kā tiek strādāts un kādā laika griezumā. Un viņš ejot pēc pusotras stundas, viņš pagriezās un viņš teica, es nezināju, ka pašvaldībā strādā tik normāli cilvēki.
Un te ir tas jautājums arī par to, kā mēs ļoti cilvēcīgi veidojam attiecības un kā mēs satiekamies. Un mums ir tas stereotips par to briesmīgo ierēdni, kas tagad tur strādā, un tas birokrāts, kurš tērē to nodokļu maksātāju naudu. Bet īstenībā pretī es varu jums teikt arī, ka pašvaldībā ir ienākuši ļoti daudz jaunu, mērķtiecīgu misijas vadītu un vērtību vadītu cilvēku, kuri grib šo savu darbu darīt godprātīgi un grib šo vidi darīt pievilcīgu, jo ja tevies labi, arī manies labi. Ja? Un tā ir tas, protams, ka jāmeklē formāti, kā satikties, lai laustu arī šos stereotipus. Juri? Es pat neatceros vairs jautājumu, bet man ir uz ko reflektēt. Faktiski ir tā, ka mēs, kā cilvēki ir dažādi, uzņēmēji ir dažādi. Un viena no lietām, kas patiesībā joprojām bremzē šāda sadarbība, ir mūsu nespēja pieiet pie sveša cilvēka. Viņam kaut ko pavaicāt. Ja, Gundars Skudriņš ir es varētu pie viņa pieiet, bet man bailes. Un tā ir viena no problēmām. Tad ir šad arī vienkārši komunikācija. Spēja komunicēt, tā ir viena no problēmām, es domāju. Tad tas, kas ir, man šķiet arī, kas būtu forši, ko varētu, lai tā sadarbība noritētu veiksmīgāk, un arī pēc tam varētu analizēt, vai šī sadarbība ir izdevusies vai nē, ka ir nepieciešams tāds sadarbības koordinators. Nosacīti, piemēram, tas varētu būt Cēsu uzņēmējdarbības aģentūra, turisma aģentūra, kur piemēram, uzņēmējs varbūt nezina citu uzņēmēju, kurš kaut ko dara, bet viņš zina aģentūra, man vajag, kur es nezinu, man ir krava uz Poliju fūra, man tur ir, 2 kvadrātmetri brīvi, varbūt kāds var piemest klāt savu kravu, braucam tur kopā. Un tad ir kāds, kurš atkal var iedot pārējiem info, kur ir vajag vienu, kas koordinē to sadarbību, jo apvienoties kaut kādās kopīgās organizācijās. Līdzīgi, kā tu teici, ir organizācija, ir kaut kas, un ir kāds, kas to visu vada. Ir kaut kāda sistēma, kā tas notiek. Un tas, kas arī mūsdienās ļoti svarīgi jauniem uzņēmējiem, viņiem patīk, ka ir skaidrība. Nevis tā, ka mēs aiziesim, un ko mēs tur darīsim, kas tur būs, ko mēs runāsim. Viņiem patīk, ka ir konkrēta sistēma un principā pat metodika jau izstāda, ir konkrēta metodika, kā tas viss strādā. Un tas patīk. Tāpēc, ka tu zini, uz ko tu ej, cik tas laika tev prasīs, ko tu iegūsi, kas tev pašam jāsagatavo. Tas nenostādīs tevi nērtā situācijā, jo tā komunikācijas problēma ir diezgan būtiska. Principā, Juri, tu šobrīd atbild arī uz jautājumu, ko ir iesūtījis kāds no šīs dienas skatītājiem, jo šodien principā uz skatuves mēs patiešām dzirdam fantastiskus un ļoti dažādus stāstus. Mēs dzirdam stāstus no cilvēkiem, kuri ir jaunpienācēji Cēsīs, mēs dzirdam stāstus no cilvēkiem, kuri ir atgriežusies Cēsīs dažādu iemeslu dēļ. Mēs dzirdam stāstus no tādiem kārtīgiem, lokāliem cilvēkiem, kur visu dzīvi ir bijuši šeit. Un tad šeit, piemēram, ir jautājums par to, ka sadarbība var sākties tajā mirklī, kad zini, ar ko vispār var veidot sadarbību. Cēsīs ir ļoti izteikta kopiena. Tā raksta cilvēks. Visi zina visus. Kā ienācējam tur nokļūt šajā kopienā? Iespējams, ka nedaudz jau, Juri, tu ieskicēji, ka tur var būt kaut kāds šis ceļš ejams. Varbūt kādam no diskusijas dalībniekiem būtu vēl kādas versijas, kā cilvēkam, kurš nav cēsnieks, un viņš atbrauc un redz, ka te tiešām ir kafejnīcā bariņš ar lokālajiem un kā iefiltrēties tajā visā. Tas varbūt tādās līdzībās runājot, bet principā kā kļūt par daļu no cēsnieku vides. Es varbūt varu sākt arī, Mārtiņa, ar jūsu pieredzi. Cik ilgi jūs esat Cēsīs? Cēsīs gads to būs. Kā jūs jūtaties Cēsīs? Labi. Vai jūs jūtaties pieņemts Cēsīs? Vēl pelnam. Vēl pelnat. Kredītpunkts. Cik grūti ir pelnīt šos punktus Cēsnieku acīs? Es domāju, diezgan grūti. Jā, latiņi Kas ir tā grūtība? Ir tā kopiena, kas nelaiž iekšā? Nē, es nedomāju, ka nelaiž. Es domāju, ka tas pārbaudas laiks. Jā, drīzāk tas ir tāda ļoti praktisks tāds, skatījums, ko tu uzliksi uz tā galda. Bet es domāju, ka tie labie darbi ir kaut kāds tas process, caur kuru
tev ir jāpierāda sevi un jāgrib šim novadam un pilsētai attīstīties. Tieši tāpat kā Jānis no rīta teica. Ja, tur. Ne jau tāpēc viņš taisa to parku, lai tā kā iegūtu kaut kādu PR tam. Ja. Tas vairāk ir par to, lai šeit būtu labi, un tas ir labais darbs. Jā, tas, ko es arī, Mārtiņ, jūs sadzirdēju, ka jūs esat jaunpienācējs teorētiski Cēsīs, bet jūs varat dzirdēt jau tādu patriotismu par šo vietu, kas, manuprāt, ir viens tāds būtisks pamats. Es domāju, mīļie cēsnieki, mēs varētu ar aplausiem vienoties un uzņemt kopienā Mārtiņu, vai ne? Un tāpat arī visus pārējos, kuri varbūt arī šajā auditorijā šobrīd vēl jūtas, ka nav tikuši tajā kopienā, bet varbūt arī pārējiem šīs diskusijas dalībniekiem būtu ieteikumi par to, kā tad veidot šo kopienas sajūtu, kā būt daļai no kopienas, kam principā jo lielāks izmērs, jo labāk jau, ja mēs tā skatāmies tādā pilsētu vides aspektā un vispār novada aspektā, vai ne? Stundu atpakaļ es iepazinos ar Mārtiņu. Viņš man nedos samelot, es jau viņu uzaicināju mūsu pulciņā, un es teicu, nāc, kopā ar mums turpmāk dzīvosim un strādāsim. Un es, atbildot uz jūsu jautājumu, teiksim, tie cilvēki, kas atnāk uz sesiju, viņi jau nāk ar kaut kādu vīziju, ar kaut kādu domu, tāpat jau vienkārši neatbrauc šeit dzīvot. Vai tuvu Rīgai mēs esam, un kā jau Rozenbergs Jānis rādīja, mums te stundu laikā mēs esam no rīta jau, ja mums jābūt Rīgā un tā tālāk. Te ir daudz savu plusu. Ir jāgrib būt kopā ar tiem, kas šeit dzīvo. Nav jākautrējās. Ir jāsaņem informāciju, kādas iespējas šeit ir, un jāiet pie tiem cilvēkiem, jāuzrunā viņus. Ja mēs neuzrunājam, varbūt Mārtiņš pats atnāktu. Es jau redzēju, ar ko viņš te runāja šodien, tā kā droši vien atnāktu jau kādā brīdī. Es domāju, ka man tādas asociācijas vienkārši ir tā, ka bērniņš piedzimst pasaulē, un mēs viņam dodam tādu sagaidīšanas tur paciņu, ja tur šūpulīt un es īstenībā Norvēģijā, esot Fredrikstādes pašvaldībā, viņiem ir tāda pakete, varētu teikt, ka tad, kad ienāk vai jauns iedzīvotājs vai jauns, droši vien arī to varētu attiecināt uz uzņēmējiem, tad viņi iedod viņam tādu paketi, tādu welcome paketi, anglicismos runājot, un tur tu uzzini, kur ir kāda kopiena, jo tās kopienas mums ir vairākas, un man liekas, jo mazāka vieta, jo tas lokāla patriotisms ir vēl augstāks, un tā mazā kopiena ir vēl slētāka, un to es varu 100% pateikt braukājot, tad, kad mēs kolēģiem braucam pa mazajiem pagastiem, tur ieiet būtu, tur būtu ļoti liela izaicinājuma, tur svešiniekam parādīties, ja? Bet es domāju, ka tas varētu būt viens no tādiem ļoti praktiskiem instrumentiem, un es zinu, ka zālē ir arī kolēģi, kas strādā ar uzņēmējdarbības atbalsta jautājumiem, un mēs šo ideju varētu attīstīt. Protams, ir jautājums vienīgais, kā mēs uzzinām par to jaunpienācēju. Un tur droši vien atkal ir dati, un no kurienes tā informācija atplūst. Bet tā drosme pieiet vienam pie otra, tā vispār arī ir vajadzīga. Un tāpēc ceru, ka tā kontaktsiena tur būs aizpildījusies nevis tikai ar dažiem kontaktiem, bet drosmīgi sarakstīti pēc iespējas vairāk telefonu numuri un uzņēmumu. Jā, jo šis ir aktuāls temats, jo ir jautājums vēl, kāds ir pārbaudas laiks, lai uzņemtu cēsniekus. Tā kā šis ir aktuāls jautājums. Mūsu klubā ir pusgads. Pusgads ir pārbaudas laiks. Tas ir mūsu klubā. Man liekas, tas baigi atkarīgs no cilvēka, jo man iepriekšējā darba vietā diezgan daudz strādāja jaunie pētnieki no citām valstīm, un es varu pateikt, viņi mīlēja ballēties, viņi mīlēja muzicēt, un viņi ienākot Cēsīs, man ir konkrēti viena itāļu pētniece bija, viņi, man liekas, pirmajā ceturksnī iepazina vairāk cilvēkus, bet nekā es zinu Cēsīs. Viņi bija tādās vietās, kur es neesmu bijusi, un viņi to kopienu viņi ļoti ātri atrada. Tā kā tas ir arī ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāds ir pats cilvēks un cik ir grib īstenībā tīkloties. Jo tas, kurš grib, tas atrod veidu, kā. Jā, tas bieži vien tas, kas
traucē to izdarīt tik aktīvi, ir iepriekšējā pieredze. Jo man arī ir, esmu redzējis situācijas, kur vienkārši tā iepriekšējā pieredze mēģinot ir ļoti slikta. Tas tāpatās kā mums visiem ir kaut kāda trauma šajā komunikācijas ceļā. Un tiešām cilvēki vienkārši baidās iet klāt. Viņiem ir iepriekš kaut kādi, bijuši tādā vidē vai tādā, teiksim, vai tas ir lielpilsētā, tāda problēma, jā, ka tu tur jau tik daudz, ka tu jau nevari tā pie jebkura varbūt piet. Es nezinu. Mums, man liekas, tā nav. Tā kā droši visi jaunpienācēji termiņš samazinās. Faktiski ar katru cilvēku, ar ko tu satiecies, tev pa nedēļu pārbaudas termiņš samazinās. Tā kā, kam tu pats pieeji klāt un ar ko tu parunā tādā veidā, tu ļoti ātri var. Šodien faktiski varēja uzreiz dabūt nost pārbaudas termiņu. Vispār, Ines, tā ir laba doma, par ko tu teici. Playerpacks ir laba štēle. Kad varētu būt tāda materiāla izstrādāta. Bet arī šodienas pasākums, uzņēmēju fórums, es domāju, tā ir unikāla iespēja jebkuram, kurš kaut ko grib zināt par CESim, par CES uzņēmēju darbību, atnākt uz šejienu un, man liekas, pēc pāris stundām aizjot mājās, jautājumu vairs nebūtu jābūt, viss ir skaidrs. Un būtu skaidrs, pie kā jāpieiet, jāsarunā kādu šteli. Jā. Bet arī var paņemt vienu ideju no iepriekšējās sarunas, kur Andrēs minēja, ka tas pats Google sites, piemēram, kā arī informācijas avots pašvaldībai, kur aktīvi. Šitā varētu uzdot ChatGPT jautājumu, kā kļūt par cēsinieku tur nedēļas laikā. Viņš samelos. Viņš šobrīd, visticamāk, viņš samelos. 10 ieteikumi. Jā, 10 ieteikumi. Jā, bet iespējams, ka bet dažādas, teiksim, tās iespējas, kas varbūt arī pašvaldības rokās, kas varbūt ir vairāk pasākumu, kas ir orientēti uz tieši šādu tīklošanās specifiku, vai ne? Bet es varbūt papildināšu. Man liekas, ka skolas 6 kopredes centrs ir viens izcils piemērs, un vispār CES bija pirmā pašvaldība Latvijā, kura kā pašvaldība izveidoja šādu te kopredes centru, un tā tiešām ir kopiena. Un tur arī tas viss noteikumi pašvaldība redz var radīt arī tādu vidi, kurā cilvēki var satikties. Un tā labā lieta ir, ka skolas 6 ir tik populārs, ka mums tiešām ir leģitīms pamats domāt par paplašinājumu un nest šo konceptu par kopā strādāšanu un par atraktīvu darba, tādu vidi varētu teikt, un ne tikai darba un atpūtas vidi, bet arī tādu satikšanās vidi ir topošais, kā loģisks turpinājums, ir topošais Raiņa kvartāls. Un cilvēki prasa mums, kā tur varēs tikt un kas tur ir paredzēts un tā, bet tas viss vairāk ir par procesiem un par vidi, kādu mēs radam un vai mēs gribam tajā vidē būt. Un tas ir pašvaldības uzdevums, ko pašvaldība var darīt, veidot vidi. Jā, un droši vidi arī digitālajā vidē, ja mēs runājam par kādas platformas veidā. Zinu, šodien mēs aizgājām pilnīgi tādu mazlietiņu provokatīvu risinājumu ar to, ka mēs patiesībā CES uzņēmēju fórumu šodien netranslējam. Jo mēs varbūt kaut kādā mērā, provocējot šo te komunikāciju tikai digitālajā, sakot, ka iepazīstamies te, jo pēc tam pāriet uz digitālo, tad, kad mēs viens otru pazīstam, jau būs ļoti viegli. Bet to pirmo mēs gribam to tikšanos klātienē, tepat pusdienās pie kafijas pauzes, pie vīna glāzes, diskusijās, sarunās. Bet ieraksts būs. Inese, varbūt mums mazliet jāatgriežās pie sen jau izgudrotā, kas arī CESīs ir bijis. Varbūt Juris atcerās, tu vienu brīdi arī nodarbojas ar uzņēmējdarbības jautājumiem, domē, kad reiz ceturksnī muzeja 3. stāvā mēs kopā organizējām uzņēmēju tikšanos. Kāds 70 cilvēki katru reizi tika sanākuši jaunie uzņēmēji, veci un tā tālāk, un ļoti bija apmeklēti pasākumi. Tā kā tas ir tas, ko jūs jautājat, varbūt fórums, protams, tas ir tāds liels pasākums, un tik liels droši vien nevajadzētu rīkot, bet 60-70 cilvēku muzejā vai kādā citā zālē, un ar interesantiem cilvēkiem, kas kaut ko interesantu pastāsta, plus vēl tīklošanos starpā, un pēc tam tas ir cepurinos. Un tur nekāda liela izdevumi nav, bet tas būtu vajadzīgs. Jā, tas noteikti, un īstenībā, es teiktu, tas atgriežās, jo vienu brīdi, visi, Covid sačakarēja visu, bet tagad lēnām uz to,
ka viss atgriežas uz klātienes tikšanām, cilvēki sāk arvien vairāk novērtēt šīs tīklošanās. Es atceros Cēsīs šo tikšanos organizētāju, man liekas, liels ieguldījums. Tajā brīdī mēs arī kā biznesa inkubators ļoti labi jutām, kā Cēsīs Cēsu uzņēmēju kopiena tika apčubināta ar šiem te pasākumiem, ar kontaktiem, lai šie uzņēmēji arī nāk pie mums uz inkubatoru un skatās uz LIA pakalpojumiem. Man liekas, tur paldies Valdim Nītiņam, kurš to ļoti labi turēja. Un šobrīd, man liekas, varbūt kaut kādā mērā jāpaņem tas pats vecais modelis, vienkārši jāapgreido ar datiem, ar to piedāvājumu tam uzņēmējiem. Ja? Un tās sadarbības, to piedāvājumu, lai tu vari uzzināt, lai var, jo Cēsīs jau tas, kā saka, uzņēmēju diapazons ir ļoti plašs, sākot ar tiešām maziņu, beidzot ar ļoti lielu, bet tik forši, ka var lielais satikties to maziņo un viens no otra kaut ko. Es domāju, Ines, tas Raņa kvartāls, kas tagad top, un šogad jau 3. daļā varētu tā teikt būs gatava, to jāizmanto. Tas ir pilsētas centrs, labas telpas un laba vide, un nāks uzņēmēji. Taisam augšā. Jo šitais jau ļoti labs būtu, jo es, kad nācu atpakaļ uz Cēsiju, man nebija poņas vispār ne par ko. Kas, kur ir, kādi uzņēmumi, kādas kopienas ir, nav. Tādā ziņā man paveicās Facebook, Amanda bija izlikusi, man liekas, postu par to, ka ir viena telpa, skolas 6. Es vēl nezināju, kas ir skolas 6. Labi, ejam tāpat piedāvājumu. Interesanti, viņš ir cēsinieks, un viņš nezināja. Kā? Ja, un mums liekas, ka visi taču zina. Visus zina un visi sazīst. Mēs taču, kā var nezināt? Ja? Bet ir tik dažādi tie burbuļi un tie uzņēmēji arī katrs ir pilnīgi savā tajā kaut kādā. Un kā arī sasniegt, citreiz arī nav tik viegli sasniegt. Liekas, ka mēs taču komunicējam, bet ne, tas ir tik sarežģīti. Tāpēc šādi pasākumi arī būtu ļoti labi, jo palielinu, kad mēs iegājām skolas 6, iegājām tajā kopienā, sākām arī uz pasākumiem, tur kopīgi, vispār skolas 6 ir brīnišķīgi kopiena. Tur, man liekas, tas ir ļoti foršs risinājums, ko jūs izdomājat. Ejot kopā uz pārgājieniem, tur kaut kādiem pasākumiem, savā starpā komunicēt, tā brīvā atmosfēra, iepazīstamies un uzzināt, tur, ka ir kaut kāds čatiņš uzņēmē labi, kur jau esmu, tur pēc tam vēl kaut ko uzzināju par pasākumiem, kur sāku staigāt. Un tad tie kontakti vietējie sāk parādīties. Burbuļi sāk plīst un savienoties, kas ir ārkārtīgi būtiski, vai ne? Mums strauji tuvojas laiks jau noslēgumam, tad es vēl nolasīšu varbūt dažas ziņas, ko ir iesūtījuši skatītāji. Viena no tām būtu jauki, ja pašvaldības mājaslapā būtu mazie īsie reklāmas rullīši. Tādējādi pašvaldība dotu informāciju par savā novadā esošiem uzņēmumiem. Tāds ir ieteikums no kāda šīs dienas viesa. Tad vēl ir, neviena pašvaldība nav perfekta, bet, manuprāt, Cēsu novada pašvaldība dara lielisku darbu, lai uzņēmumiem būtu laba bāze, uz kā būvēt savu biznesu. Par to jums paldies, tā kā arī šādas vārdas mēs šodien saņemam. Paldies tiem, kas ir iesūtījuši jautājumus un arī savus secinājumus. Mums ir atlikušas vēl 2,5 minūtes. Es gribētu katram no jums varbūt lūgt dot tādus ceļu vārdus turpmākajai sadarbībai, ko jūs sacīt cilvēkiem, kas šodien šeit ir klātesoši. Es domāju, ka jau balvu saņemot, Drēbenkungs jau īstenībā diezgan labi pateica, ka ja viņš ir šeit, tad viņš ir uz visiem 100%, un viņa balva īstenībā arī bija par būt vēstnesim. Un es domāju, ka mums katram ir jābūt šim, tiešām katram, gan privātpersonai, gan uzņēmumam ir jābūt šim Cēsu novada vēstnesim, gan stāstīt, pie kā braukt ciemos, kas ir jūsu konkurenti šeit, vai stāstīt, pārcelt savu uzņēmēju darbību no Siguldas vai Smiltenes novada uz šejieni, tāpēc. Ja, un es domāju, ka tas ir tas, kas man liekas, mums visiem ir jādara, lai novads kļūtu bagātāks. Es teiktu tā, nākat pie mums, es uzņēmēju klubu, un sadarbosimies ar pašvaldību vēl aktīvāk. Jo. Nedomājiet par to, ka es esmu cēsnieks, visi mani zina, ja vajadzēs atnāks. Skatoties arī uz mani, tā nav vienmēr. Tāpēc ejam uz pasākumiem, runājam ar kolēģiem, potenciāliem klientiem, partneriem un tā tālāk, vācam kontaktus un sadarbojamies vairāk savā starpā. Jā, un es savukārt šodien klausoties šos stāstus, un kaut kā tā ir sanācis, ka lielākā daļa no runātājiem tā vai citādi ir saistīta ar Cēsīm un Cēsu novadu.
Es gribētu teikt, ka mums ir tik daudz brīnišķīgu stāstu, par kuriem mēs nezinām. Un tas, ko es saku pēdējā laikā pasākumos, kā beidzam kompleksot ar to, ka mēs esam aiz Igaunijas, aiz Lietuvas, aiz kā tikai vēl. Mums ir tik daudz kā laba. Un varbūt tas nevienmēr ietilpst statistikas metodoloģijās un tiek pareizi noziņots, un tāpēc mēs daudz kur izskatāmies statistikā savādāk. Bet tad, kad mēs aizbraucam uz vietām un satiekamies ar īstiem cilvēkiem, mēs redzam, cik daudz un jēdzīgas un pasaulē konkurētspējīgas lietas tiek darīts. Tā kā tas būtu mans novēlējums, kad lepoties ar to, ko mēs darām, lepoties ar saviem kaimiņiem, ar saviem uzņēmumiem, arī ar blakus novadiem un būt īstenībā savas valsts un savu novada vēstnieciem. Un ja mēs šito te mindsetu dabūsim, mēs jau pus kalnu apgāzīsim. Ja? Nu, tā. Laiks beidzās. Man... Ir vēl mirklis. Es pievienojos visiem novēlējumiem, kas izskanēja pirms tam. Es tiešām gribētu teikt, ka nevajag skatīties ne uz kaimiņus kā uz konkurentu, ne uz kaimiņa novadu kā konkurentu, jo viss īstenībā ir tajā sadarbībā. Un kā LIA pārstāvis, es vairāk gribētu tomēr akcentēt, ja mēs vedam vai eksportējam kaut ko, eksportējam ārpus Latvijas un dabūjam, kā saka, to pievienoto vērtību no blakus valstīm vai no tālākām valstīm, tādā veidā, es domāju, būs tiešām jo spēcīgāks vienalga, vai tas ir kaimiņš, vai tā ir cita pilsēta vai blakus uzņēmums, jo viņš būs spēcīgāks, jo arī tu būsi jaudīgāks. Tev būs no kā smelties pieredze, tev būs pie kā aiziet paprasīt padomu. Un es domāju, tā ir tā veiksmes atslēga, tik uz priekšu. Jā. Milzīgs paldies diskusijas paneļa dalībniekiem. Es domāju, ka šīs diskusijas laikā mēs saklausījām vairākas būtiskas atziņas un ierosinājumus tām, kā varētu virzīt savu darbu tālāk. Un kas man arī īpaši patikta, tad neskatoties to, ka mēs šodien daļu arī šīs dienas fóruma tematikas veltījām mākslīgiem intelektam, kas var palīdzēt mūsu darbā ikdienā un nākotnē un tagadnē jau ļoti palīdzēt un atvieglot mūsu darbu, mēs tomēr šajā diskusijā secinājām, ka nav nekas labāks, kā tomēr satikties un tīkloties pašiem cilvēkiem savā starpā un iepazīt citam citu. Un es domāju, arī pēc citu vēl nekur mums nav jādodas prom, jo mums vēl ir daudz darba šodien šeit darām, bet pēc tam notiks arī tīklošanās vienā no Cēsu populārākajiem bāriem, ja, Rūsā, kas vakaros kļūst par Ūsu. Un šeit arī es gribētu sacīt, ka šī vieta ir viena no tām, kas, manuprāt, kopā ar vēl citām lokāliem turpat blakus demonstrē tādas labas konkurences piemērus, kur mainās cilvēki gan pie letas šatad un notiek dažādas citādas sadarbības foršas formas. Bet tagad es gribētu teikt tiešām paldies un aplausi diskusijas dalībniekiem šodien.